Čau visiem! Šodien jums visiem ir ekskluzīva iespēja redzēt mani pilnībā bez kosmētikas. Uz manis šobrīd nav ne grama kosmētikas, un priekš manis tas ir ļoti liels solis, jo man šitas kameras priekšā tā, ka pilnībā bez kosmētikas vēl neesmu parādīsies. Bet tam visam ir paskaidrojums. Pirms kādu laiku es savā kanālā publicēju video, kur es mērīju kleitas no eBay par ļoti mazu cenu, kas ir 5 eiro un apmēram tādas summas. Un jums visiem tas video tik ļoti patika, ja jums patiks arī tas kvalitāte, kādu var nopirkt pa mazu summu. Tāpēc izdomāsies šim video otro daļu tikai jau ar kosmētiku. Man ir vesels kaunts kosmētikas, kuras uzmanību cena nepārsniedz $1. Tāpēc šodien es pamēģināšu uzkrāsot sev visu seju ar šo $1 kosmētiku, kuras kopējā summa reāli nepārsniedz vispār $10. Tā kā es eBayā nevarēju atrast nevienu tonālo, kas būtu pa €1, es atradu konsīleri. Man likās, ka atnāks tāds normāls konsīleris, vai ne? Jā! Ir tāds make-up brands Make Up Forever, un viņi ir uztaisījuši to dizainu tieši tādu kā Make Up Forever, un man tas ļoti nepatīk. Sākšu laikam ar to, ka tas nav mans tonis, kaut arī es paņēmu pašu gaišāko, zinot to, ka es esmu ļoti bāla. Kopumā, īstenībā, viņš uzklājas diezgan ok. Nē, uzklājas viņš patiesībā sakot diezgan pat normāli. Tā man pretenziju īsti pat nav. Man ir tā kā seja ļoti reāli uz bālo, un šis ir tāds vairāk kā uz rozi bālo. Es varēju pasūtīt beauty blenderu pa $1, bet es izdomāju pasūtīt šo te, kas reāli ir visur YouTube'ā, un tas ir tas tā kā tāds štruntiņš no silikona. Viņš neuzsūc kosmētiku, un līdz ar to tas ir ļoti, ļoti ērti un labi. Es izdomāju pamēģināt, pastīsimies, cik labi viņš izblendos konsīleri uz manas sejas. Es nevaru saprast, ar kuru pusi. Man šķiet kā šito. Īstenībā nav tik slikti. Man īstenībā pat ļoti patīk šīs. Es nevaru nocēt, ka tas ir reāli. Es samaksāju $1 par šo. Vienīgais, varbūt, ja ar beauty blender tā kā tev ir tā ļoti maigi, viņu pa seju likt, tad šis ir tāds diezgan tāds brutāls, un tāpēc, ka arī materiāls ir tā kā stingrāks, un līdz ar to ne tas, kas sāp, vienkārši nedaudz nepatīkami. Nākamais produkts, kas man atnāca, bija pūderis. Īstenībā iepakots viņš ir ļoti labi. Skatīsimies, kas ir iekšā. Iepakojums izstāsta diezgan profesionāli un diezgan pat labi. Tepat ir komplektā šī te, ar ko es gan neuzklāšu, uzklāšu parasto pūderis. Līdz šim izstāsta ļoti labi, tā kā arī pigmentēts diezgan, un es visu laiku pērku to Maybelline, un viņš ir praktiski tāds pats. Pūderis man reāli ļoti patīk. Es pilnīgi nevarētu pateikt, ka es viņu nopirku pa $1. Šis ir reāli ļoti labs pūderis, un es visu laiku pirku pūderi profesionālos veikalos pa €7 apmēram, un šis ir tā kā reāli ļoti labs. Vienīgais tas, ka tas ir jāgaida 3 mēneši, bet tā mana seja ir tā kā reāli visām tām ķīnietēm tāda. Tāpēc visu laiku pazūd fokus. Ļoti matēti, un tas ir ļoti labi priekš vasaras. Man pat nedaudz patīk labāk nekā tas, ko es parasti pērku. Tagad būs reāli ļoti grūta lieta. Es vienmēr pērku uzacu zīmolu, un tas ļoti ātri beidzās, un tad es izdomāju pasūtīt eBayā uzacu zīmolu pa $1. Es nesaprotu, tā ir tā kā ota vai kas. Un es nesaprotu, kā ar to var krāsot. Pastieties vienkārši, ok. Sāksim ar to, ka viņš vienkārši sarutināts kā papīrs. Paskatieties uz galiņu. Tas galiņš ir reāli vienkārši kvadrāts, kā ar to var uzkrāsot uzacis. Bet vismaz labais ir tas, ka man viņš nekad nebeigsies. Viņi tā reāli nav iespējams krāsot visur iet gar malām, tikai tāpēc, ka viņš ir no kvadrāta. Es tā kā reāli krāsotu ar rotu, vienkārši ar zīmuli. Es teikšu godīgi, es centos uzkrāsot, cik vien es labi varu. Vienkārši tas zīmuls, viņš ir pirmkārt pilnīgi absolūti nepigmentēts. Tu tā kā vietām arī krāso, vietām viņš krāso, vietām viņš nekrāso. Otrkārt, viņš ir vienkārši ruds, reāli ar rotas otru galu. Lūdzu, nekādi eBayā nepērciet uzacu zīmuļus. Tad mēs tālāk un tālāk mums ir acis. Man atnāca viņš reāli atvērts, man nācās viņu vērt ciet, lai man viss neizvirst. Un viņam ir tāds tā kā rullējams, nerullējams. Viņam vajag būt rullējam, bet viņš nav.
Jā, krāso vienkārši brīnišķīgi. Es tikko izņēmu ārā to bumbiņu, kuriem vajadzēja rulēties, bet viņi nerulējās. Es pamēģināšu tagad vienkārši izvilkt ārā rotiņu. Kad izbirdini to pulverī, tad ir viegli uzklāt, un tad ir arī reāli kaut kāds efekts. Vai šī atsvēna izpildīja savu uzdevumu? Nē, jo tā bumbiņa vispār nerulējās. Vai man patīk rezultāts? Nē. Es vienkārši tik daļi, ka es vienkārši nevaru raudāt gribas. Mums ir laineris pa $1. Es pati lainerus nekad neuzklāju, jo man nepatīk, kā man izskatās. Pats laineris nav slikts. Nē, laineriem reāli milzīgs pluss, tā kā ļoti labs lainers pa $1, vienkārši pa $1. Tad es vēl pa $1 pasūtīju šo, kas ir tā kā skropstu. Forši. Forši, ka viņas var izņemt tā vienkārši. Kvalitāte viņam pašam, briesmīgi, tāpēc, ka viss tikko izlidoja, bet strādā tā kā jāstrādā. Tagad pats smieklīgākais, ko es atradu eBayā, bija šī tuša, kas izstās vienkārši, tā kā 1:1 kā Maybelline tuša. Te rakstīts viss tas pats Colossal, Volume Express, bla bla bla. Vienkārši viss tas pats kā Maybelline, tikai cits brands, ja? Pa $1. Tā tuša ir vienkārši velkās tā kā līme. Pastieties. Cik tu reāli līme ir ielikt iekšā, es negribu to likt uz savām skropstām. Fuj. Labi, novēliet man veiksmi, kā saka. Tušai ir tāds efekts reāli, ka tā kā vienkārši dabīgas skropstas, tā kā vispār nebūtu tuša virsū. Vienkārši noderīgi tiem, kam ir, piemēram, gaišas skropstas, un jūs gribat tumšas skropstas, bet negribat, lai cilvēki redz, ka jums ir tuša virsū. Es nevaru tās uzacis, tās tik komiski. Es pasūtīju uzacu līmi un skropstas pa $1. Uzacu līmi vispār ļoti labi iepakot, izskatās ļoti profesionāli, tepat ir instrukcija. Ej tu nost. Es gribēju noraut skropstu, ja? Nav fokusa. Un ja jūs redzat, šeit viņa vienkārši paņēma nokrita. Tāds maz gabaliņš. Jā, forši. Paņemu skropstu. Tā līme ir tik šķidra, ka viņa reāli iztecēja pa visu. Akšās, es nezinu, es to redzēju, bet vienkārši pasieties, cik daudz līmes. Nē, es vienkārši nevaru. Reāli man nesanāk pielīmēt to skropstu, tāpēc, ka tā līme ir tik šķidra un tā līme ir reāli visur. Pasieties, man bieži visas rokas ir ar to, tā līme ir vienkārši nenormāla. Ļoti skaista visu, ko es varu pateikt. Un tāda tā sajūta tik smagnē. Es tā kā esmu iepriekš līmējusi skropstas un man viss sanāk, un kas ir vienkārši tagad. Es pielīmēju otru. Otra turās pagaidām labi. Šo es vispār nevaru pievērt to aci. Bet mēs nepadodamies, mēs turpinam, vai ne, Evelīna, vai ne? Pēdējais, paldies Dievam, ir šis te. Tā ir lūpkrāsa, kas tiek reklamēta visās Instagramās. Tad tu to tā kā noplēs un tev paliek vienkārši sarkanas lūpas. Vienkārši sakot, es pamēģināšu to tūlīt uzkrāsot. Šī ir ļoti spilgta krāsa, es teikšu. Reāli tik lipīga. Jā, viņa nemaz man nav pa zobiem, viņa reāli man ir zoba. Un tātad rezultāts ir tāds, ka es nejūtu ne savas acis, ne savas lūpas. Manas acis es reāli viņas nevaru atvērt reāli un aizvērt reāli. Mana mēle ir reāli sarkana. Tā ir tāda ķīmija, es jums ļoti neiesaku to pirkt. Arī atsakot, tas, ko es jums varu pateikt, ir tas, ka, ja jūs vēlaties nokrāsot ne tikai savas lūpas, bet arī savas zobas un savu mēli, tad šis ir produkts, ko jums vajag iegādāties. Kopumā, ko var pirkt eBayā? Pūderi, laineri, štruntiņu, ar ko izsmērē visu, un var skropstas pašas kā tādas ir diezgan ok, vienīgais tā līme ir briesmīga. Visu pārējo vienkārši pat netērējiet lieki naudu. Un es ceru, ka jums šis video patika. Ja jums šis video patika, noteikti nospējiet laiku, arī komentārus rakstiet. Varbūt, ja jūs vēlaties
vēl šādus te eBay izmēģināšanas video. Un arī nospiediet šo te mazo zvaniņu, lai jūs zinātu, kad ir mans nākamais video, tāpēc, ka šobrīd vasarā es tos lieku negluži katru dienu, bet katru trešo noteikti. Un es ceru, ka jums šis video patīk, tā kā tiekamies manā nākamajā etapā.